Sveicināti! Mani sauc Jolanta Cihanoviča, un es gribu piedāvāt jums šodien kopā padomāt par to, kas ir galvenie izaicinājumi mūsdienu vadītāju darbā. Pirmais klasiskais izaicinājums ir iespēja sabalansēt rūpes par cilvēkiem ar mērķa sasniegšanu. Daži vadītāji iekrīt vienā grāvī, un viņi rūpējās tikai par mērķa sasniegšanu. Viņiem ir daudzas stipras puses, viņi ir mērķtiecīgi, viņi zina, ko grib, viņi zina, kas uzņēmumam ir vajadzīgs. Tāpat laikā, ja viņi nerūpējas par cilvēkiem, cilvēki neiet līdzi. Un viens pats vadītājs nevar sasniegt mērķi. Viņam ir jānodrošina, ka visa komanda mērķi sasniedz. Un cilvēki, ja vadītājs dod ziņu, kad man rūp tikai mērķis, un jebkurš cilvēks ir vienkārši līdzeklis uz mērķa sasniegšanu, cilvēki jūtās, ka viņus neciena, ar viņiem nerēķinās, un līdz ar to nesadarbojās un nedod to sniegumu, ko viņi varētu dot, ja vien justos patiesi iesaistījušies. Otrajā grāvī ir tikai rūpes par cilvēkiem. Tad, kad vadītājs saka, ka cilvēki ir galvenais un mērķis jau var pagaidīt. Un no vienas puses cilvēki bieži vien saka, jā, brīnišķīgs vadītājs, ļoti rūpējās par mani, bet diemžēl biznesā šāds biznes ļoti ātri beidzās, un vairs neviens no komandas nevar turpināt darbu, jo vienkārši uzņēmums bankrotē. Līdz ar to pirmais izaicinājums ir, kā lai spēj sabalansēt rūpes par cilvēkiem un mērķa sasniegšanu, kas arī noteikti ir saistīta ar otro izaicinājumu. Otrais izaicinājums ir mūsdienu pasaules dinamiskums, daudzveidība, kad visu laiku vienīgais, kas paliek nemainīgs, ir tas, ka visu laiku mainās viss. Un līdz ar to pārmaiņas ir mūsu ikdiena. Pārmaiņas ir tas, par ko mums katru dienu ir jādomā, ja mēs gribam šai biznesai ne tikai izdzīvot, bet būt ļoti veiksmīgi. Un ja darbinieks nāk un saka, vadītājs, sakiet man, kad šis murgs beigsies, un vadītājs saka, kas ir šis murgs, un darbinieks saka, pārmaiņas, kāpēc mēs nepabeidzam vienu reorganizāciju, sākam citu reorganizāciju. Pareiza atbilde ir, ka pārmaiņas ir nemitīga sastāvdaļa mūsu darbam. Mēs veicam pārmaiņas, jo tirgus kustās, tirgus ir ļoti dzīvs, visu laiku mainās, un mums ir jābūt spējīgiem laicīgi, zībenīgi reaģēt uz tām pārmaiņām, kas notiek. Un līdz ar to secinājums ir tāds, ka mums visu laiku ir jābūt spējīgiem pašiem mainīties, attīstīties, uzzināt ko jaunu, sakot no jaunām tehnoloģijām un beidzot ar jaunām metodēm, kā vadīt, kā palīdzēt. Mēs ļoti daudz runājam par to, ka mūsdienu vadība arī paliek vairāk tā kā distancēta. Mēs bieži vien strādājam starptautiski, mēs strādājam arī visas Baltijas līmenī. Tā kā atkal, kā lai mēs palīdzam saviem darbiniekiem virzīties uz mērķi, tāpat laikā zinot, ka uzņēmums par viņiem rūpējās un uzņēmumam viņi ir ļoti svarīgi. Tāda tā dzīve ir. Liels paldies jums un vēlos novēlēt, lai jūsu darbā pārmaiņas būtu iespējas un brīnumi, nevis murgi.